Ir pienākusi tā diena, kad es dodos uz savām pirmajām internacionālām sacensībām, kas būs Lietuvā. Alaušas ezerā ceļš sanāk diezgan tāls, aptuveni 400 km, un cerams, ka ezers un pasākums mūs nepievils. Liek piebilst, ka mans iepriekš aprēķinātais ceļš izrādījās neprecīzs, un manu iedomāto 3 stundu vietā bija jābrauc 4 līdz 5 stundas. Laiks pagāja ātri, un te jau šķērsojam Lietuvas robežu, pēc kuras nākošais mērķis bija atrast Alaušas ezeru, kā arī apmešanās vietu. Kempinga namiņš atradās glaznēnā vietā, ezera krastā, bet nosaukumu es neuzdrošināšos izrunāt. Atrašanās vieta bija ideāla apmēram 500 metrus no Alaušas ezera, kā arī zem 2 kilometriem no pasākuma norises vietas. Pēc mājiņas atrašanas devāmies uz Alaušas ezeru, lai apskatītu sacensību vietu, kā arī šo iespaidīgo vairāk nekā 1000 hektāru lielo ezeru. Palīdzējām iznest kaimiņu valsts vīriem laivu un tūlīt bijām labākie draugi un brāļukas. Alaušas ezera kempingā sākās pamatīga rosība, jo cilvēki steidzās ieņemt labākās telšu vietas. Alaušas kempingā varēja iznomāt šādu te caurspīdīgu laivu, kas arī ir jau rādītājs, ka ezerā ūdens ir ļoti tīrs. Pirmās dienas sacensība rīts. Laikapstākļi vienkārši ideāli, ūdens kā spogulis un saulains. Tāpēc pavisam īsi to pabaudīju un devos uz reģistrāciju. Daudz pauzdinos, ja nesti. Žek, tāda kebra, ir vieta. Surašķēkas, taip. Jo, numeriuku kebra nepamirškit. Jo. Žekčiukai, geri kokie. Sąrašą. Reģistrācija un pasākuma atklāšana notika diezgan veikli, un te jau fonā vīra kaļ plāns, kāda nu būs viņa stratēģija šajās medībās. Arī es sāku gatavoties sacensībām un savai laiviņai klāt pievienoju savu reģistrācijas numuru, kā arī saliku visas nepieciešamās lietas, kas man bija vajadzīgas pirmajai dienai. Ej, tu nāc paskatīt. Jā. Dzīdraums, jā. Un pirmās dienas medības varēja sākties. Un pirmais iespējas jau, kas par redzamību. Jo pie mums Latvijā, es nezinu tādu vietu, kur noteikti būtu tik laba redzamība siltā laikā. Blakus pārsteidzošajai ūdens dzidrībai bija arī interesanti pavērot, kādas ūdenzāles aug Lietuvā, jo pie mums tās ir nedaudz atšķirīgas. Nirstot no 5 līdz 6 metru dziļumam varēja sastapt šāda veida asarbaras, bet neviens ņemams eksemplārs tā arī nepiepeldēja. Nolēmu pameklēt zivis arī saklākā vietā, kā redzams šeit pie koka. Blakus ezeriem izpeldēja arī raudas, bet vēl joprojām neviens ņemams izmērs.
Šeit ienirst apmēram 10–11 metru dziļumā, apakšā ir augsts kā leduskapī un zivis tur neatrada vispār. Un tā jau beidzās pirmā diena. Bez zivīm, bet ar cerībām, ka rītdien būs labāk, jo ezers ir nedaudz iepazīts un varēs kaut ko atrast. Otrā zemūdens medību sacensību diena. Rīts pavisam mierīgs un saulains, bet naktī bija kārtīgs pērkona negaiss, tāpēc es neapskaužu sacensību dalībnieks, kas palika teltīs, jo tur viss pludoja. Aizbraucu uz sacensību vietu un sāku gatavoties otrajai dienai. Pārsvarā visi zemūdens mednieki ņem līdz 2 ieročus, tas ir tāpēc, lai būtu rezerve, un arī tas, kad uz katru ieroču var uzlikt savu atšķirīgu harpūnas galu. Otrā diena mēs neizvēlamies neko mainīt. Peldēsim būtībā tā pašām vietām, kas bija. Bišķiņ tālāk, un tad redzēs, varbūt kaut ko varēs atrast, jo vietējie lietuvieši var atrast zivs, bet latvieši neviens nevar atrast. Tā kā jūra izskatās. 1 stundu taču jārēķina apakaļ. Līdz tam salam bija, 25 minūtes, kaut kā 20. Domās pretējo? Es domāju, ka jāpeld uz priekšu. Redzi, tur ir tāds līkums vai sāli ir. Kur jūs domājat? Tur vēl... Varbūt mēģināsim līdz līcim, līdz tiem 2 līčiem aizpeldēt, nezinu, vai sanāks. Jā. Tur tā, tagad taisni pāri.
Romānam pie kreisā pleca pamanīt diezgan labas asaras. Šeit kamerā to nevar redzēt. Un vissliktākais tas, ka zem ūdens tu jau arī īsti nevar pateikt, hei, skaties, tur šauj. Beigās viņš tos pamanīja pats, bet diemžēl netrāpīja. Latvijā zemūdens medībās pārsvarā izmanto peldēšanas tehniku. Vienkārši sakot, sanāk tā, ka tu peldi un meklē zivi, bet Alaušas ezerā varēja pamēģināt šo te eksotiku, kad tu nogulies uz grunts un gaidi, kad zivs atpeldēs pie tevis. Kā var dzirdēt fonā, atpūtas laivas brauc garām nemitīgi, tāpēc drošības pēc labas redzamības boja šādā ezerā ir ļoti vajadzīga. Tā otrā diena gāja uz beigām un es ieraudzīju šo te līdekli. Ikdienā šādu mazu līdekli es neaiztiktu, un arī šeit es nodomāju, ka sacensību rezultātā jau nekas vairs nemainīsies. Tāpēc nolēmu to tikai pafilmēt un doties lēnām uz krastu. Otrās dienas beigas. Krasts tika sasniegts un kopumā pa abām dienām es nopeldēju 8 kilometrus. Lai gan bez zivīm, bet gandarītais par piedzīvoto tomēr biju. Es savācu aprīkojumu un ar nepacietību devos uz apbalvošanu, jo gribējās redzēt, kā ir veicies konkurentiem. Kā jau prognozēts, vietējie šeit zināja īstās vietas. Un varbūt zivs nebija ļoti lielas, bet kopvērtējumā punktus tās deva. Papildus motivācijai es noteikti varu pieminēt Tritona sagādātās balvas, jo tās patiešām bija vērtīgas un noderīgas. Toliau einame prie asmeninių apdovanojimų. Noslēgumā var pateikt, ka šādu veidu pasākumu tikai un vienīgi motivē sportistus. Tāpēc paldies organizatoriem un tiekamies citās sacensībās.